mēs esam astronomijas skolā. Tie, kas skatās ierakstus, mēs publicēsim to manā kanālā. Šodien mēs stāstīsim par Tenerifes projektu Starhikers, ko latviski mēs varētu tulkot kā zvaigžņu pārgājiens vai pārgājiens, jā. Un mēs pastāstīsim par jauniešu apmaiņas būtību. Labs, Kristē, tu var uzlikt prezentāciju. Mēs varam vizuāli redzēt. Jā, labi. Man tu varētu pat šādi, jā. Kā jūs redzat savos ekrānos datorā, mums šodien ir tāda hibrīda lekcija ar klātienes cilvēkiem. Maz labi, ka mums ir atnākuši klausītāji, liels sasniegums. Jā, tad šis projekts mums notika šī gada janvāra vidū, no 15. līdz 20. janvārim oficiāli. Alens arī iepazīst mums. Noris vieta mums ir Tenerife, Kanārijas salas, kas pieder Spānijai. Ejam tālāk. Nākamais slaids. Jā. Tad, tā kā jāpastāsta, ir pa Erasmus Plus programmu, tad pamatdarbība ir personas mobilitāte kā viens, ko var iesniegt gan organizācijas, gan skolas, gan domu biedri, gan jauniešu grupas. Un tad projekta galvenais mērķis jauniešu grupām no dažādām valstīm iespēja satikties un kopīgi īstenot sev un jauniešiem aktuālu tematisku ideju, iedvesmojoties no Eiropas jaunatnes mērķiem. Un projekta īstenošana jauniešiem sniedz rosināt starpkultūras dialogu, ko mēs arī kas faktiski arī bija mūsu gadījumā, ko mēs tā vēlāk arī pastāstīsim, kā arī segment jauniešu izpētni sociālo nozīmīgām tēmām. Kā arī trešais punkts ir stiprināt Eiropas vērtības un samazināt stereotipus un aizspriedumus. Un kā redzat, prezentācijas lejā mums ir oficiālais Eiropas karogs, kā arī uzņēmēju organizācijas DESA simbols, ko no spāņu valodas varētu tulkot kā banāns. Slinkais banāns. Slinkais banāns. Organizācijas nosakums, kurā autors mums ir Javiers Gonzales, Javi Bača. Jā, tad mēs varam iet tālāk. Labi, tad es varu pārņemt šo ievadu. Alens tikmēr turpināt žestikulēt visu, ko es saku. Paldies. Tātad pirms mēs sākam par mūsu saturu, es domāju, būtu arī nozīmīgi saprast, kur vispār ir šis projekts, kur ir Tenerife. Tātad, kā redzat, kartē attēlā pa kreisi, ka tas ir jūs redzat manu kursoru? Nevajag kursoru, jo mums ir Alens. Jā, tu var iesmēt to lāzeri, arī ir tāda opcija viņam kursoru. Okay. Tātad, kā redzat, Tenerife ir šeit, tātad tas ir blakus Āfrikai, tas ir zem Spānijas, tātad loģiski, ka tā ir Eiropas Savienības sala, un kā redzēsiet, varbūt arī tālāk šajā prezentācijā, ka nevienmēr tas, kā viss izskatās, ir taisnība. Un Tenerife ir tikai viena no Kanāriju salām, un tie, kas ir eksperti skaitīšanā, tad var saskaitīt attēlā pa labi, cik tad vispār ir Kanāriju salas kopā. Varbūt kāds jau zina? Aivita, tev uzdevums saskait, cik tur ir salas? Skaiti. 5. Drosim vairāk. Manīgi paskaties vēlreiz. Vispārīgi. Viss tās salas, ka tu redzi mazliet. Jā. Tā pēc vārdiem ir jāskatās vai pēc vizuāla? Vizuāli. Geogrāfiski. Cik salas? Es nemācot geogrāfiju. Te mums ir, mācoties darot lietas, jo arī apgūt. Šis vairāk skaitīšanas uzdevums. Nu, labi. Ir 7, ja neskaitot tur stūri. Jā, tur skaitāk. Ļoti labi. Šī atbilde būtu pareiza pirms 2018. gada, bet tagad,
kā var redzēt, pēc karoga ir oficiāli 8 salas. Līdz ar to arī šeit ir diezgan interesanti tas, ka ir oficiāli atzinuši, ka salas ir 8, un tieši kā minējāt iepriekš, ka stūrītī tā maziņā ir tāda jaunā 8. sala, bet karogā viņi vēl projām ir atstājuši 7, jo Tenerifē ir interesanti tas, ka viņi pieturās pie savām vērtībām, un viņi šo salu īsti atzīt nevēlas, un tāpēc varam spekulēt, ka tas arī ir iemesls, kāpēc oficiāli ir 8, bet 7 ir atstātas karogā. Bet labi, tagad esam sapratuši, kas ir Tenerife. Tenerife tā tad ir šī te saliņa, kur mēs atradāmies. Un tagad apskatīsim, ko tad mēs darījām šīs 5-4 dienas šajā nometnē programmā. Un pirmā diena tika vairāk tēmēta uz iepazīšanos par pašu projektu, bet arī par Tenerifi kā tādu, jo tie, kas dzīvo Tenerifē un Kanāriju salās, viņi ir ļoti lepni par savu dzīvesvietu, un viņiem arī ir spēcīgs iemesls, kāpēc viņi ir lepni, jo šī tiešām ir ne tikai brīnišķīga vieta turismam un kurortam, bet arī, lai aplūkotu tās ļoti, ļoti dažādo dabu, un attēlā pa kreisi var redzēt, mums bija forša aktivitāte, kur mēs mēģinājām saprast, kādi augi, dzīvnieki un leģendas ietilpst dažādos slāņos iekš Tenerifes, un tad, kur nākamajā attēlā var redzēt jau drusciņ labākā kvalitātē to, tad interesanti ir tas, ka tas viss tā daba atšķirās pa slāņiem, un tie slāņi ir atkarīgi no augstuma, kurā tu atrodies Tenerifē. Un tātad pašā apakšā mums ir palmas un mazi krūmi, un arī pat pūķkoks, kas ir redzams attēlā pa labi, arī ar daudz dažādām leģendām apvīts un tiešām ļoti skaists un neordinārs, ko Latvijā neko tādu mēs nevarētu ieraudzīt. Bet tad, dodoties vairāk uz augšu kalnā, mēs jau sākam redzēt skujkokus, priedes, un tur vispār arī ir ļoti interesants fakts, ka šīs priedes ir ieguvušas imunitāti pret uguni, jeb uguns aizsardzību, jo Tenerifes vidū ir vulkāns, līdz ar to dažkārt sanāk tā, ka meži aizdegās, bet evolūcijas ceļā tā miza tagad ir jau uguns izturīgi, un līdz ar to pat, ja ir izcēlies ugunsgrēks, šie koki nenodeg pavisam. Un tātad pašā augšā jau atkal ir pilnīgi cita vide, un tur redzēsim vēlāk bildēs. Tas jau izstās vairāk pēc tūkstneša, un par to varētu minēt kā Marsa līdzīgu vidi. Un arī šeit ir interesants fakts, jo mēs redzam, ka šeit ir atzīmēts, ka pats augšējais punkts ir augstumā 3715 metri. Un arī šeit Tenerifes iedzīvotāji ir stingri pret šo faktu, un tad mēs jau uzreiz varam pateikt, ka šis grafiks netika veidots no Tenerifes iedzīvotāju, jo viņi ir pārliecināti, ka Tenerifes vulkāns Teide īstenībā ir 3718 metru augsts. Un viņiem ļoti nepatīk, kad viņam noņem šos svarīgos 3 metrus nost. Nu jā, tātad šis bija vairāk par Tenerifu, un tad mēs arī apskatījām vairāk praktiski to caur orientēšanās spēli, ko mums arī novadīja viena no Latvijas dalībniecēm. Tad mums tika iedota karte un iedots kompass, iedots mērogs, un tad mēs varējām skraidīt pa mežu, kas īstenībā priekš manis izstāja diezgan līdzīgs arī Latvijas mežiem, kaut gan priedes ir citādāks. Tad mēs varējām pārbaudīt savas prasmes, kā orientēties Tenerifes vidienā. Dažiem sanāca veiksmīgāk, un dažiem, piemēram, man netika veiksmīgi. Bet tad mēs jau ķērāmies klāt vairāk pie teorētiskākiem programmas aspektiem. Mēs otrajā dienā apskatījām vairāk par astronomiju un zvaigznājiem, un tad mums bija dažādas aktivitātes, kur mēs taisījām plakātus, kā redzat, un tad arī apskatījām to jau debesīs, bet
vēlējos jums arī drusiņi vairāk pastāstīt, tā kā šī ir izglītojoša nodarbība, kas ir zvaigznāji. Kopsumā uz debes ir 88 zvaigznāji. Kas tie ir? Tas ir absolūti cilvēku izdomājums, tas nav nekas tāds, kas ir ierakstīts dabas likumos. Sen atpakaļ cilvēki ir skatījušies aiz garlaicības debesīs, redzējuši spožus punktiņus un centušies savilkt kaut kādas formas, kaut kādas leģendas pievītam visam klāt. Un varat arī tagad jūs papraktizēt šo. Varbūt kāds jau zina, kāds zvaigznājs ir attēlots šajā attēlā. Vai jūs zināt? Es domāju, ka Henijs zina. Viņš attēlināt mums ir pieslēdzies. Nu, tas ir ok, ja jūs nezināt, bet interesantāk būtu līdzīgi, kā dažkārt mēs darām skatoties uz mākoņiem. Mēs mēģinām arī kaut kādas formas saprast. Vai tur mēs redzam suni, vai puķi, vai vēl kaut ko, bet ko jūs redzat šajā zvaigžņu izkārtojumā? Piemēram, kas man nāk galvā, pirmais skatoties uz zvaigžņu izkārtojumu? Strēlnieks, jā, labi. Jā, arī strēlnieks? Tas ir skaties uz zvaigžņu, vai tagad vārds? Kā? Man bija kaut kāds konkrēts vārds. Tagad tu var minēt. Ko tu saskati? Nav nepareiz atgādāt. Tas ir cits vainājums mums, kā piemērs, tas mums ir vēlēs vārds. Man ir drusiņi grūti ar dzirdamību, bet es izdzirdēju strēlnieks. Jā, strēlnieks bija. Bet jāsaka, šeit nav ne pareizās, ne nepareizās atbildes, jo, ja mēs pastamies nākamo attēlu, šis ir tas, ko cilvēki redzēja senajā Grieķijā. Viņi redzēja vīru ar rungu, kurš ir noķēris lielu medījumu, un šo vīru sauc Orions. Nu, es būšu godīgs, es to vispār neredzu šajā zvaigžņu izkārtojumā. Nav nejausmas, kā viņi to izdarīja, bet ar to nodarbojās intelektuāļi senajā Grieķijā un visapkārt pasaulē. Tātad viņiem ir izdevies veselus 88 zvaigznājus ieraudzīt. Un Latvijā redzami vairāk kā puse no tiem. Tātad, jā, tie atšķirās atkarībā no zemes puslodes, kurā mēs atrodamies. Tātad, ja mēs aizbraucam uz Dienvidāfriku, mēs redzēsim pilnīgi citādākus zvaigznājus un jaunus zvaigznājus. Ir arī šie zvaigznāji atšķirās pēc sezonas, kurā mēs skatāmies. Ir ziemas, ir vasaras, ir arī zvaigznāji, kurus mēs redzam visu laiku. Līdz ar to viņus var iedalīt dažādās kategorijās, bet šodien mēs parunāsim par pašu svarīgāko kategoriju, kas ir zodiaka zvaigznāji. Varbūt kāds jau zina, kas ir zodiaka zvaigznāji un cik vispār tādu ir. Minam. Tas kā vēl? Tas ir 12. Jā. Reku cilvēks pateic 12, jā. Pareizi. Ļoti labi. Tā. Aizmirsu vēl vienu lietu. Jā, šeit ir piemērs, ka varbūt iepriekš kaut ko vēl varēja saredzēt, bet varbūt jūs varat pamanīt, ko senie grieķi vispār saredzēja šajā zvaigznājā. Kaut kāds dzīvnieks. Nezinu. Man šeit tur viņi saredzēja zirgu galvu. Jā, šeit minējumi var būt ļoti dažādi. Viņi saredzēja suni. Kā? Nav nejausmas. Bet labi, tas bija tikai tāda mazā atsauce uz iepriekšējo, ka daži ir skaidrāk varbūt saprotami, daži vismaz priekš manis vispār nē. Bet par zodiaku jau pateicu pareizi, ir 12 zodiaka zvaigznāji, un šie 12 zodiaka zvaigznāji nosaka tavu likteni, kāds tev būs raksturs, cik daudz tu pelnīsi nākotnē, cik daudz tu zaudēsi, cik daudz tev draugu būs, kādi tev būs ienaidnieki un visu pārējo. Tā kā varbūt jau uzminējāt, ka zodiaka zvaigznāji nosaka tavu horoskopu. Tātad viņi definē tavu nākotni. Vai tā tiešām ir vai nav, tas ir atkarīgs no tā, vai jūs tam ticat vai ne. Kāpēc?
Kāpēc? Provizoriski. Ļoti labs jautājums. Tas, ko mēs Nu jā, to Es jau esmu ūdens vīrs. Ūdens vīrs. Jā. Labi. Mana mamma ir teica. jā, astroloģija ir ļoti veca zinātne, ja to var tā nosaukt, pirms vairākiem tūkstošiem gadu izdomāta. Nu, tagad to noteikti par zinātni vairs nenosauks, bet doma bija sekojoša. Tātad mums ir 12 zvaigznāji, tieši zodieka zvaigznāji, kas ir izkārtoti plaknē, kur atrodas Saule un Zeme. Tātad Zeme rotē ap Sauli, un viņi izveido tādu kā plakni, un šajā plaknē var redzēt, ka visapkārt atrodas šie 12 zvaigznāji. Un tad pieņemsim, kad ir augusts, kā šajā attēlā, un tie cilvēki, kas piedzimst augustā, tad viņiem Saule atradīsies tieši lauvas zvaigznājā. Un tātad, ja tur atrodas šis lauvas zvaigznājs, tas nozīmē, ka pēc horoskopa šis cilvēks būs lauva. Tad Zeme parotē, tad ir septembris, un tad jau mainīsies šis horoskops cilvēkiem, viņš tur piedzims, un tā visu gadu. Tātad Zeme rotē, Saules pozīcija atkarībā pret šiem zvaigznājiem mainās, un tā tiek noteikti cilvēka horoskopi. Bet vai tas tiešām ir tavs horoskops? Jā. Tur ir masāķis tajā, ka ir noteikti apmēram tie datumi, kuros tu iekrīti, un tas nosaka tev horoskopu, bet ir mājaslapa, ir aplikācija, kas uz to paskatās pēc īstā laika, kā Saule bija pozicionēta gaisā tajā laikā. Un tur ir patiešām, vismaz no zinātniskā viedokļa pastīties, kas ir tas īstais zvaigznājs. Un es, piemēram, tā uzzināju, ka man liekas, ka es biju svari. Es pamēģināju šito aplikāciju, un es izrādās esmu jaunava. Tur tā lieta. Labi. Pirms Alens visiem salauž viņa priekšstatus, es fiksi paskaidrošu, kāpēc pēkšņi Alens nomainīja savu horoskopu. Tātad Zeme, mēs jau tikko noskaidrojam, tā rotē ap Sauli, tā rotē ap savu asi, bet, diemžēl, viss nav tik vienkārši, tā arī precesē ap savu rotācijas asi. Ko tas nozīmē? Tātad precesija nozīmē, ka viņa līgojas, tā teikt, svārstās kā vilciņš, kad viņš paliek aizvien lēnāks. Tātad viņa šādi precesē vairāk tūkstošu gadu periodā. Tātad šī precesija notiek lēni, ne tik ātri kā vilciņam, bet šā vai tā ir efekts, kā piemēram, ka horoskops var mainīties, jo tā relatīvā Saules pozīcija uzreiz debesīs mainās. Tāpēc, ka mūsu tā asa zemeslodē arī mainās. Ja to ir grūti saprast, no mana mutiskā skaidrojuma varam pastīties šo animāciju. Tātad šeit ir svarīgi šajā animācijā, kad visu laiku ir septembris, bet mums ļoti strauji ir laika līnija mainās. Tātad varēsiet redzēt augšējā labajā stūrī, tie gadi ļoti ātri rit uz priekšu, kas nozīmē, ka tā precesija lēnām maina to Zemes pozīciju. Un kā redzat, paiet tūkstošiem gadu ik sekundi, un tas nozīmē, ka ik 1000 gadu arī šī Saules pozīcija visu laiku septembrī nomaina to savu zodieka zīmi. Ko tas nozīmē? Alens var to parādīt praktiski. Es to varu parādīt, jā, ar to mājaslapu, ko es minēju. Kā to tagad varētu darīt? Es varētu parādīt, mums ir grūti, bet es izmantošu datoru. Un cik daudz cilvēku, kas, piemēram, zina tavu zodiāku zīmi? Jā, šēro būs. Kā to dara, jautājums? Augšā, šēro. Šēro, ok. Desktop. Screen, I can be screen. Tās, parādi. Ok.
Un es parādīšu. Tad jāiet ārā. Jā, tu ieslēdz. Atvērt vienalga. Labi. Piemēram, es parādīšu. Tev arī. Par to var pārbaudīt kāds strādā. Piemēram, tu teici, ka tavs zodiaka zīme bija uguns. Jā, tas vīrs labi. Tev būs jāpasaka savējā tavs dzimšanas datums. Es arī laikošu šeit. Tu zini laiku, ja vispār izcēl. Tad tā viss ir. 2014. gads, 17. februārs, 10:21. 14. gads. Kurš? Kas? Jā, Kurš februārs bija? februārs, Februāris. 12. februārs. Ok. Un pulkstens. Pulkstens. Kas bija? Es teicu 17. februārs. 17. februāris. Ok. Nu, laiks tad bija 10:21. 10. Tev laika, jā. Tik šausmīgi smāk nebūs. Laiks nav tik būtisks. Jā. Jā, tas laiks ļoti maz ko maina. Bet, ja mēs skatīties pēc... Jāuzliek viens aizvājums. Mums var izlaist tās zīmējumus un rādījieties laiksnājumu. Tad Un reku te rāda Aquariusiem. Tas nozīmē, ka tev paveicās, jo reku saule bloķē tos laiksnājumu, tad tas nozīmē, ka tev paveicās. Es tiešām esmu. Tu tomēr esi, jā. nē, tas nozīmē, ka saule iet kopā ar tev zvaigznāju būtībā, jā. Jā, Bloķē, jā. tas sagāja. Tomēr būs īstais pierādījums. Kā pie Tev būs, jā. Piemēram, kas to, ka pamēģināt? Tu zini savējā? Zodiaks? Jā. Strēlnieks, jā. 7. gads, 15. Gads 15. decembris. Ok, nu te tā rāda. būtu labi zināms ar laiks aptvēlēns, bet Tas nav tik. bet par naktiem Nu kā varam redzēt? aizjūs laika pārlās, paskaties, vai viņš būs precīzāk, vai nav. Jā, sadījās. Un rīt par dienu, laikam, jā. Teidzīs par dienu, labi. Sapakaļ. 55 precīzi. Jā, nu, te tā, piemēram, var redzēt to, ka Šī vairāk tā kā uz diezgan grūti pateikt. šito sekretārijas. Kā tu viss tāds Sekretārijas. Šeit ir grūti pateikt, bet vismaz var redzēt, ka nav skaidra atbilde. Līdz ar to tu varētu būt. Tu vari tēt lasīt abas horoskopa zīmes. Tu vari izvēlēties, kurš tev pareģojums labāk patīk. Jā. Tu, principā, esi pa pusē abiem, bet, nu, tā kā lāk, kad cilvēkiem pievies Skorpionu, es zinu, kāpēc, tad es ticu, Jā. Tajā brīdī Merkurs tā kā šķērso savus disku. Merkurs tieši iet savus Kāds papildinājums savu Ko tu- plānu? Vai viņš tiešām ir svarīgi? Kur ģeogrāfisko pusi tu uzliki? Viņa ģeogrāfiskais. Kontrolēt arī manu brāli. To Latviju vajadzētu. Manam brālim ir 27. septembris. Man šķiet, ka 6 vai 5. Man liekas, ka 5. Kā izvēlēt? Septembris 27. Jā, pagaidiet. Tas ir Tev būs nolaikt. Setting vajadzēja uzlikt Latviju. Arī 14. Ģeogrāfisko atrašanās vietu. Vai tas ir? Tas ir septembris. Nu, viss pareizi. It kā? Okay, nu, te rāda tieši tā paša, kas man bija. It kā reku rāda, te ir svari. Pasties, cik tālu viņa ir. Reku, tas nezinu, tos Tu uzliki pareizi? laiks nav tik lūdzu. Labs uzliest pareizajā settingā ģeogrāfisko atrašanās vietu precīzi. Latvija, tie jāiet uz settingiem Tas, stūrīs. ok. Tur ir ok, to nevajag. Bet varēs arī bez tā. Tas parasti kartas tā, bet nekurā gadījumā tu redzi, cik milzīga atšķirība tur ir. Nu, svariem tas pat nav tuvu, principā. Jauno reku tuvākais. Jaunam ir krietni tuvāk, tas jāpat iet jau uz lausu virzienu. Es horoskopu tad braucu kas? Viņam bija jābūt svarīgam. Svarīgi. Jā. Nu, labi. 27. septembris. Bet, nu, tas šeit, principā, pierāda to, ka, nu,
Protams, var izvēlēties, kā grib. Tas nav tik dziļi galu galā, bet, ja skatās tīri pēc tā, kā bija zinātniskā viedokļa, ļoti daudz cilvēku nav tas horoskops, kas viņam šķiet. Es tomēr skatos datumu. Jā, var sakot, šito elementu jūs varat mājās arī pamēģināt. Jā, Ja jums interesē šis temats. To ir pārdomāt. Kā tas ir pārmīts? Vadību. Jā, vadību pārdomāt. Labi, tagad mums ir pieslēdzies Toms. Mārs Toms var kaut ko pateikt. Bežas vārdus. Tom, tu mūs dzirdi? Tomas. Tomas mums ir. Droši vien nāk vakariņas. Vakariņas. Jā, mēs turpināsim. Uzlaiž prezentāciju. Kāpēc tur tomēr? Vai Kristers uzliek un savas būs? Jūs paši nešērosiet? Labi, uzliksim. Palīdz kam stresam? Nē, izpās manējā. Man mākslas. Tu jau pietiek, ka mums nav mākslas palīdz. Paldies. Es nezinu, par kompliments. Tā, iesim, ir redzams, tehniski. Tā, aiziesim, tur mēs apstājamies. Tā, mums bija šis slaids, jā. Nebija. Tālāk kaut. Labi, tad, Tas arī vēl bija. Tas nebija. jā, otrā dienā zodiaka zvaigznāji. Nē, tas arī Mēs to jau izgājām cauri. Jā. Tālāk. Jā, tad par kultūras vakaru vārds Alens dažos vārdos Es varu izstāstīt. pastāstīt, jā. Tajā pašā dienā, jā, mums bija kultūras vakars, kur mēs no 5 valstīm - Melnkalni, Gruziju, Spāniju, Poliju un Latviju. Mēs dalījāmies ar mūsu ēdieniem pārsvarā, bet arī kultūras lietām vai tautas dejām pārsvarā. Nezinu, kāpēc tā sanāca. Dažādiem faktiem, dažādām tur vienkāršām lietām, piemēram, kā mūsu karogiem, tā tālāk. Daudz, ko jau nezinājām. Ļoti daudz cilvēku garšo zēvēs pudercukurā izrādās. Vēl lielākā atklāsme. Bet, mums tas bija, tā bija ļoti jauka pieredze. Ļoti daudz Erasmusos šeit būs kaut kas ļoti līdzīgs. Tu tur biji? Jā, Bija, tāpēc es stāstu, jūs tur bija. Jā, mēs tur bijām. Un Erasmusos bija bijuši tādi. Un tas ir ļoti labs veids, kā iepazīt dažādas valstis un kultūras Ēdienas. kas viņiem patīk. Jā, ēdienas viņai ir īpaši. ja mēs runājam par ēdienu, tad mums projekta tēma bija vairāk ilgspējīgs turisms, kā arī ilgspējīga pieeja šādiem veidiem projektiem, tāpēc mums bija veģetāriskās ēdienas ikdienā. Mēs pie tā bija dažiem cilvēkiem, tas bija izaicinājums, bet kopumā visi jaunieši no dažādām valstīm, gan no Gruzijas, gan no Polijas, gan no Melnkalnes, arī no Spānijas, kopumā pieredze pie tā ēdiena. Tas bija tā kā projekta iezīme, lai mēs varētu virzīties un tik tiešām ikdienā savu rīcību mazāk ietekmēt resursu izšķiešanu. Jā, te vairs neredz, jā. To, kas gribēju piezīmēt, jā. Paldies Alenam par kultūrālo vakaru un starpkultūras vakaru ideju paskaidrojumu. Tas bija labi, interesanti, kā mēs ejam tālāk. Šeit mums ir 3. diena, un mēs veicām visuma izzināšanas ar astronomijas zinātni, neformālās izglītības metodi. Labs Alens par to var pastāstīt. Nedaudz. Es tev tur pat neredzu. Tiešām tur biji. Mēs ierakstām kā citu slaidu, bet viņš bija, jā. Alens var vienkārši paskaidrot tieši, kā mēs ar stāstīšanu un teātri, jā. Principā mēs lielāko dienu veltījām, lai pamācītos par grieķu mitoloģiju, izmantojot dažādas vizuālās izpausmes, kā to mācīt, dažādas metodas. Tas ir mitoloģija. Mitoloģija? Jā, jautājums. Tas ir labs jautājums. Mitoloģija, principā, tā nav zinātne, tas ir drīzāk
stāstījumu, kultūras izpausmi. Kā tas? Dažādos stāstos, mītos. Piemēram, grieķu mitoloģijā kādreiz grieķi senie, viņi izdomāja dažādus tēlus, savus dievus. Pabeigt, lūdzu. Viņi izdomāja savai. Lūk, es tev iedošu. Kristēns mums sagatavoja teiku par Arionu, sengrieķu mitoloģiju, kā piemēru. Praktiskais piemērs. Man būs jānoklas. Piemēram, ja tu vēlies, tā mēs tā varam. Mums būtu tā praktiskā daļa. Vai mēs varam palūk šiem jauniešiem lasīt? Bet galvenā doma ir tā. Netraucē. Man netraucē. Šodien latviešu valodā lasīt tiešās runas teikumus par citu planētiešu. Tieši tā, tagad mums mītiskie varoņi. Tā kā labs, lai mums vizuāli būtu kā piemērs, tad iesaistīsim Aivi. Aivi mums izstāstīs. Jā, mēs zinām, lūdzu. Sengrieķu mitoloģija par Orionu. Senos laikos Orions bija dižants un spēcīgs mednieks, kuru dievi un cilvēki cienīja par viņa spēku un drosmi. Viņa Poseidona jūra valdnieka dēls, kas deva viņam spēju staigāt pa ūdeņiem. Orions bieži devās medībās un lepojās ar savu prasmu nogalināt jebkuru zvēru, kas šķērsoja viņa ceļu. Kādu dienu Orions ieradās uz salas, kur dzīvoja skaista dieviete Eosa, rītausmas dieviete, kas viņu mīlēja, taču mīlestīgi nebija liktenīgi, jo Orions vēlējās kļūt par pasaules dižanāko mednieku. Viņš sacīja, ka nogalinās visus zvērs uz zemes. Tas sadusmoja Artemīdu, medību dievieti un dzīvnieku aizstāv. Artemīda kopā ar savu brāli Apollonu nolēma apturēt Orionu pārgalvību. Ir vairākas versijas par to, kā Orions gāja bojā. Vienā no tām teikts, ka Artemīda, būdama lieliska loka šāvēja, pati viņu nošāva vai nu dusmās, vai arī pēc Apollona viltības. Citā versijā teikts, ka Orions tika nogalināts no Skorpionas dzeloņa dūriem, ko Artemīda bija apsūtījusi, lai viņu sodītu par viņa augstprātību. Pēc viņa nāves Artemīda tomēr nožēloja savu rīcību un lūdza Zevam novietot Orionu debesīs kā zvaigznē, lai viņš paliktu mūžīgi redzams. Tā Orions kļuva par vienu no spožākajiem un atpazīstamākajiem zvaigznējiem, kas joprojām spīd debesīs ziemas naktīs. Viņa pretinieks Skorpions zvaigznājs parādās debesīs tikai tad, kad Orions pazūda, lai viņi nekad nesatiktos. Tā Oriona leģenda dzīvo debesīs un tiek stāstīta no paudzes paudzē. Paldies, Eivitēm, par lasījumu, bija ļoti labi. Man patika. Tā mēs parādījām. Man jau ir vienas lasīt priekšā klasē. Bija labi, Kāpēc te tā nevar teikt mazāk cilvēku? Tieši tā. Tā kā mēs varam patīties par lasījumu, jā, tad galvenā doma, ko arī Kristers iepriekš rādīja, mēs varam bišķi paviest apakaļ, kur ir Oriona zvaigznājs, jo jāsaprot tur, ka ir arī Oriona zvaigznājs arī ir no dažādām zvaigznēm sastāv. Es tā atgriezīšos apakaļ. Pie Orionijā mēs vizuāli redzam to saucamo Oriona jostu, 3 zvaigznes pa vidu, bet, protams, ka tie ir reāli, ja mēs paņemam teleskopu vai labu binokli, astronomijas binokli, tad mēs redzētu, ka Oriona zvaigznāja vidū ir Oriona miglājs, zvaigžņu kopas, kā arī šis zvaigžņi, kas ir, ko mums arī Javiers rādīja. Nākamajā slaidā mēs arī parādīsim, kā tas izskatās reālajā dabā. Ir Betelgeize, par ko ir cits stāsts par to, ka Betelgeize pirms dažiem gadiem astronomiem bija ļoti interesants objekts, jo notiek spekulācija tādēļ, ka zvaigzne, izmantojot lielos teleskopus, gan pirms tam nebija James Webb teleskops, bet bija Hubbles, kā arī citus no Zemes lielos teleskopus, arī to pašu Tenerife teleskopu, pamanīja, ka zvaigzne vienkārši paliek blāvāka. Un tad astronomiem bija aizdoma, ka notiks supernovas sprādziens, bet, diemžēl, tuvāki pierādījumi apstiprināja to, ka vienkārši zvaigzne aizēnoja kosmiskie putekļi, kas samazināja to spožumu. Jā. Un līdz ar to nāksies gaidīt vēl vairākus tūkstošus gadus,
kamēr iespējams, ka notiks uz Betelgejas zvaigzne, kā zvaigzne, beigs pastāvēt, uzsprāgs, jā. Tāds ir tas sengrieķu mitoloģijas sasaiste ar zvaigznājumu izskaidrojumu, jā. Kā mēs redzam, tad cilvēku iztēlēji nav robežu, un cilvēks var senajos laikos radīja šo mītu, arī šī zvaigznāja nosaukumu, jo arī, piemēram, sengrieķi, viņiem blakus bija arī tāds zvaigzne kā Sīrius, pēc tā viņi saprata, ka jāiet, jānovāc labību, jā. Viņi vadījās pēc zvaigznēm, pieņemsim, sengrieķi, lai arī eģiptieši, viņi vadījās pēc zvaigznēm, lai zinātu, kā ražie jānoņem, jā. Tāds bišķi neliels iestarpinājums no manas puses. Tad mēs dodamies tālāk. Tā. Jā, tur labajā pusē slaidā jūs redzat divus zinātniekus. Viņi bija dalībnieki Matīlija bija no Maķedonijas, jā? Jā, bet viņš studēja raķešu būvniecību. Jā, būtībā zinātnieks. Viņa principā mums bija, šajā dienā mums bija burtiski raķešu zinātni jāmācās. Es tev izmetu no bildes. Man neizmet no bildes, vienkārši neprezentēju tad tam. Jā. Es biju. Tas tas počē. Es klausījos, ko viņš stāstīja. Labi. Es parādīšos kaut kad. Viņš kaut kā parādīsies, jā. Būtībā pa kreisi mums šajā slaidā ir redzams Alejandro. Viņš studē Tenerifes skolā fiziku, astrofiziku, jā. Viņš mums pastāstīja vairāk arī par eksoplanētu meklēšanu, kas ir ļoti sarežģīts temats astronomijā, bet, ja to stāsta divi pieredzējuši cilvēki ļoti lielu harismu, tad arī tiem cilvēkiem, kam ir mazāk zināšanas astronomijā, ir saprotams šis temats labāk un arī iegūst jaunu priekšstatu par šo diezgan sarežģīto astronomijas tēmijām. Labi, ejam tālāk. Tagad varbūt es varētu pieslēgties mums pārgājiem meistars Toms Ozoliņš. Viņš ir ēterā. Viņš teica, ka viņš nevar runāt, tā kā jā. Varbūt Alans var pastāstīt. Es Kristenam tev došu vārdu, jā, pastāst par šo. Mēs varam kopā ar Alanu pabeigt viens otrs teikums. Bet, es varu iesākt ar to, ka šis ir tas slavenais vulkāns, vulkāns Teide, lielākais vulkāns Eiropā. Un pat viens no lielākajiem pasaulē. Kā jau varbūt atceraties iepriekš, viņiem ir ļoti svarīgi par to, cik viņš ir reportēts pēc tā augstuma. Tātad tas augstums jums ir jāatcerās, ka tas ir 3718 metri, nevis 15. Ļoti svarīgi, ja braucat uz Tenerifi. Bet, citādāk, tas bija brīnišķīgs pārgājiens, kuru mēs varējām redzēt tiešām, ka tā vide ir pilnībā izmainījusies. Mums tiešām likās, ka mēs atrodamies uz Marsa. Apakšējā labējā attēlā var redzēt arī drusiņu to, ka tur ir bijuši ugunsgrēki, un tad daži koki ir izdzīvojuši, un daži, diemžēl, nav, un tad tur viss ir nolīdzināts. Tā kā, vides ir ļoti dažādas, varbūt arī Alans var kaut ko pastāstīt par zvaigžņu vērošanu. Es varu pastāstīt, par to daļu. Sākumā es pastāstīju, piemēram, par šito momentu, kā tādu faktu. Mums bija kāpām uz vienu no vulkāniem, redzējām saulrietu, un tā, lai saprastu, šitā ir viena no tām salām, viena no Kanārijas salām, ko redzēt no attāluma. Gomēra, priekšskatu tas zina. Tas ir dabīgi milzīgi ļoti paši pieredze, redzēt kaut ko tik tālu, tāds mums saulriet, kam jau tā paši Vindzera, skaisti. Un arī viņas redzēja, ka bija tumšs, kur no turienes arī izrādās tur ir pilsēta, un tur cilvēki dzīvo, un tur ir apgaismojums, un redzēt tādu lietu no aptāluma bija ļoti interesanti. Bet
Jā, un šeit ir principā redzēt, vakar daļu, nakts posmu no tā pārgājiena, ka varēja zvaigznes redzēt. Zvaigznājs. Zvaigznes un zvaigznājs, planētas arī ļoti labi varēja vairākas planētas redzēt. Katrā zvaigznājā ir planētas, par to tev pastāstīs nākamajā lekcijā Agnese. Bišķi skaidrāk, bišķi. Vai tie kalni ir virs mākoņiem? Jā. Vai jūs bijāt, vai tur ir skābeklis? Jā, tas ir skābeklis. Viņš nav tik retināts, kā tu iedomājies, bet protams, tur ir skābeklis. Tas vispār ir labs jautājums, jo tas ir diezgan augsts, neko saprast. Jā, tie ir mākoņi, tās ir debesis. Mēs bijām krietni pār debesīm, bet, mākoņi atradās 1 kilometru. Jūs jau bijāt skatrāk? Aivita, tie Baltija mākoņi, jo mākoņi atradās 1 kilometru augstumā no zemes. Mēs bijām virs mākoņu augstumā. Ir dažādi veidi mākoņi. Šie ir upsmākoņi, viņi atradās savā augstumā. Aizmirst, kāds bija vēl, un tad bija spalva. Spalvas mākoņi atradās augstāk šajā fotogrāfijā, nav tik redzams, bet varēja arī nedaudz novērot. Nē, īstenībā tajā dienā nevarēja novērot svaigu mākoņu saturēju. Jā, labi, es papriekšu savu domu. Jā, elpot varēja labi, normāli vispār, kas bija ok, mēs neslāpām nost, gaiss tur ir atšķirīgi neliela, bet elpot pilnīgi mierīgi varētu. Bet galvenā daļa no tā, vismaz pēc šitā pasākuma, līdz saulrietis, mēs gājām līdz vakaram līdz vienai vietai, apgulāmies un dabējām kārtīgi pastīties tajā zvaigznēs, kas tur ir. Mums bija ļoti interesanta apmācība, kā viss notiek. Un es arī vēlētos parādīt, ko es pats iemācījos, kas varētu jums interesēt, varētu jums arī noderēt. Mums pamācīja par to, kā kādreiz ceļotāji pagaidi. Mums stāstīja par to, kā ceļotāji kādreiz lietoja zvaigznes, lai atrastu, lai zinātu savu atrašanās virzienu. Un es parādīšu ļoti praktiski veidu, kā to pašam noteikt. Varbūt arī mēģināt izslēgt gaisu. Jā, droši. Es sākumā parādīšu visiem, kas ir klātvienē, tā varētu būt vieglāk. Vai Kristers redz? Viņam būs grūti redzēt, man liekas, bet Vajag nē. Principā, cik labi redzēt, es nezinu, bet principā šitais ir mazais lācis zvaigznās. Un, lai... Tas ir pieteikumi precīzi. Un, tas ir mazais lācis. Kur priekals? Jāgan tajā, kad pašā galiņā, pašā astes gals, tā ir zvaigzne, kas sauc par polāris zvaigzne, principā. Un fakts par polāru zvaigzni tas, ka tā ir ļoti, ļoti precīzi uz īstajiem ziemeļiem, īstos ziemeļu debes puses. Un, ja tu vari atrast polāru zvaigzni, tad tu principā garantēti, ka tu zini, ka tu virzies uz ziemeļu pusi. Un, ja tu vari atrast mazo lāci, tad tev ir ļoti labs veids, kā atrast, zināt, kur tu skaties. Un arī, lai zinātu, mazais lācis ir ļoti tuvu lielajam lācim, kuru ļoti viegli atrast debesīs. Tāpēc tas ir bišķiņ zem lielā lāča, kaut kur atrast, kā kājām. Jā. Es nevarēšu, kad mums parādīt tādā veidā nekādī kameru. Jā, tā Kristinā, viņš redz. Kā Kristē, piemēram, tu redzi? Jā, tā. Vai labāk? Nē. Labs plakāts uz tā? Tur var pagrūt. Es pašu plakātu varu. Vai var redzēt kaut ko? Tas punktiņas. Liekas, ka nē, tas attālus ir. Bet, jā, principā. Tas nekas, jā. Vai galā, jā. Ja grib zināt, vismaz Latvijā, ziemeļu puslodē, kur tu atrodies, kā atrast ziemeļus, tas ir ļoti labs veids, kā izdarīt. Arī viens no vieglākajiem. Un es to uztveru kā ļoti interesanti. Jā. Un arī es to nevarēšu parādīt iemācību, bet mēs redzējām arī Andromēdu, kas ir pilnīgi galaktika ar acīm. Tas ir iespējams. Tur ir baigi jāskatās, tur ir baigi grūti. Mēs šajā gadījumā jāpiemina, ka Tenerifē ļoti maz tas mākslīgais cilvēku apliesmojums, jo mēs atrodamies 2 kilometru augstumā virs jūras līmeņa. Un līdz ar to tur ir
nav tik liels piesaņēmis, līdz ar to ļoti dziļas devis, un mums ļoti paveicās. Šajā fotografijā viens no mūsu projekta dalībniekiem nofotografēja. Jūs varat arī redzēt, piemēram, no Teitas vulkāna Ariāņām, tad jūs redzat pa kreisi, man šeit tas bija Mars, tas spožākais, jā, un tad pa labi, lejā tur ir, tur mums ir Jupiters, jā, pa labi, jā, kas ir, tur, kur ir tas kaut kāds gaismas avots, jā, virs kalna silueta, jā. Un tad mums vēl bija tajā vakarā iespējams novērot gan Venēru, kas atradās augšējā labajā attēlā tieši uz dienvidrietumiem no saules rietu punkta. Jā, un tur blakus Venērai, jā, es neieliku to attēlu, bet vienkārši blakus Venērai tajā vakarā, tas bija 18. janvāra vakars, bija arī Saturn būtībā. Mēs vienā vakarā novērojam 4 saules sistēmas planētas, jā. Tas ir diezgan reti, tad tā notiek, jā. Tad sakārtējums. Tālūk, labi. Par sāko, Kristers var pieminēt? Nē, viss tik skaidri pateikts. Jā, mēs mēģinājām, jā. Labi, tad nedaudz par pēdējo dienu, projekta pēdējo aktīvo dienu. Šeit mēs veicām paši savas aktivitātes, starpkultūras komandas vidē. Jā, jūs redzat Alenu. Alens, visi pārējie bija pliki, tikai tādēļ, ka bija ļoti karsti. Mēs atrodamies ziemeļos pie paša Atlantijas okeāna. Šeit jūs redzat, ka ir debeskie baseini, kur cilvēki respektīvi apušās, saļojās, kā arī peldās. Atlantijas okeāns, kā zināms, ir ļoti sāļš, koncentrēts, bet ir ļoti dziedniecisks un ieskāms spēlēties, jā. Jā, un Tublanā jūs redzat, kā komandas prezentē savus projektus, izstāstā savas metodas, kā mēs varētu interaktīvi ar stāstiem izstāstīt astronomijas tematus, jā. Labs, Alens var papildināt, jā. Nav ļoti daudz, kas mācīt. Mēs varējām arī tādu video izmest, bet labi. Nav tik būtiski, bet principā, jā, mēs pēdējā diena bija vairāk jau prakse. Kā mēs metodikas izmantot, kā mācīt, kā rādīt, kā veidot. Šajā gadījumā attēlā pa labi Matija stāstīja, ja es nemaldos, par lielā sprādzienu, Big Bang, kā elektroniem, protoniem kustās. Mēs dalībnieki sadalījās elektronos, protonos un vēl sīkākās daļiņās, notika kustība imitācija, jā, starp šādām spēlēm īstenībā cilvēkam rodās tā uztvere labāk saprotamāk, jo viņš veic to fizisko darbību. Piemēram, Javiers mums mācīja, kā notiek saules daļiņu izspiešana no saules vainaga. Jā, tur bija ka iekšējais spēks grib izraut, ka iekšējie cilvēki tiek spiesti no ārējiem cilvēku kustību spēka, ietekmē, jā. Bet skolotāji, tu tur arī bija? Tas ar to grēpaldies? Jā, tas bija es, tieši tā. Paldies. Tas ir tad dusmīgais onkls blakus. Dusmīgais onkls blakus ir račīšu zinātnieks Matilija no Maģedonijas, kurš dzīvo Parīzē. Kāpēc viņš izskatās dusmīgs? Tāpēc viņš bija aizrauts uz saviem stāstiem par lielās sprādzienu teoriju. Jā, viņš ļoti labi stāstīja, tev tur bija jābūt, jā. Viņš ļoti labi cilvēku paņem, jā. Piekrīt, tas novērējums ir pareizi. Labi? Jā. Tad, labs, Kristaram, ko pieminēt?
Nu, varbūt par nākamo slaidu. Jā, lūdzu. Es varu pieminēt par to, ka šī bija mūsu prezentācija. Un aicinu arī jūs skatīties un meklēt šādu tipu projektus, jo viņi tiešām ir ļoti vērtīgi ne tikai zināšanās, ko mēs ieguvām, varbūt tagad jūs drusciņi arī noķērāt kādu interesantu faktu, ko paņemt līdzi, bet arī tajā, ka bija tiešām daudz ļoti forši cilvēki, ar kuriem mums tika izveidotas labas draudzības, un viņi ir no dažādām valstīm, un mēs jau plānojam, nezinu, cik reāli vai nē, bet arī apciemot viņus, un tā tiešām ir brīnišķīga pieredze. Šī nometne programma tika balstīt uz cilvēkiem, kuriem ir virs 18, tāpēc gan jau jums tas īsti nederēs, bet ir daudzas citas interesantas pieredzes, kas ir arī pieejamas vidusskolniekiem vai pamatskolniekiem. Piemēram, varat paskatīties Eiropas kosmosa aģentūras mājaslapā, kur viņi piedāvā arī jaunākiem cilvēkiem dažādas pieredzes, interesē astronomija un satelīti un vispār debes izpēte. Tāpēc jā, ļoti iesaku šādu veidu programmas ir noteikti vērts. Jā, paldies Kristinam par prezentāciju, arī par sagatavotiem materiāliem. Nu jā, tagad mums ir tas brīvais mikrofons, varbūt kāds attālināti var kaut ko uzdot, jautājumus jums interesi vai klātesošie. Aha. Kā tev patīk ceļojums? Personīgi runājot, es pat varētu teikt, ka tā bija viena no labākajām dzīves pieredzēm kā tādā. Ar Limuši. Es atbildēšu normāls pirmo jautājumu sākumā. Tā bija ļoti brīnišķīga pieredze man un pilnīgi visiem bija, bet man, piemēram, tas bija ļoti daudz ko mainīt man pašam. Principā ar to, ka zināšanas viena lieta, jā, es nezināju, ko sagaidīt, ne no zināšanu puses, ne no cilvēku puses, bet no abām pusēm bija ļoti labi, kad tie cilvēki un tās zināšanas kā tādas. Un tās lietas arī sajiet ļoti labi kopā, viņi iedarbojās. Darot tās lietas ar tiem cilvēkiem, tu tās lietas uzzini daudz labāk, un tos cilvēkus iepazīst ļoti labi. Un ļoti viņiem tik tuvu saikni jau ir, ka, principā es ar Kristēru esam jau ļoti mērķiecīgi tagad maukt speciāli uz Maķedoniju, tagad, lai satiktos atkal, padomā. Kā zināšanas tevi ietekmēja? Pats teici, ka tevi ietekmēja? Kā ir izskaidrot? Kādā ziņā? Viņš teica, ka zināšanas ir ļoti izmainīja. Kā izmainīja? Kā tas ir? Zināšanas, visu, ko mēs mācījāmies, visas tās lietas, izskaitot visas tās metodas, kā mēs mācījāmies, man tas bija ļoti forši uzzināt, kā iemācīties kaut ko interesantu vispār. Jo, piemēram, ir ļoti atšķirības ar to, kā bija turtā un kā mācīt skolā. Un visas tās lietas, tik daudz labāk arī iegāmē turtā nekā skolā. Tad tu bāz galvu grāmatā, mazliet turtā. Tur bija 10 dažādi veidi, kā cilvēki prezentē, rādīja, kas viņiem patīk. Tas deva arī iedvesmu pašam kaut ko parādīt, un bija daudz vieglāk mācīties kaut ko. Tu jau normāli prezentēji? Vai es labi prezentēju? Jā. Es domāju, ka jā, es ceru. Jā, ka katrs skolotājs nevar tā prezentēt. Šajā te, jā. Aha. Paldies. Tā arī man iedvesmu. Jā, varbūt vēl kādam kādu jautājumu, kas ir attālināti pieslēgušies Henrijs, Keita, Roberts, Sandijs, Tomas. Labi, Tomas, tu mūs dzirdi tehniski? Jā, es jūs ļoti skaidri un labi dzirdu. Paldies, dzirdam tevi, klausamies. Jā. Es arī esmu viens no tiem dalībniekiem, kas tur piedalījās, bet, diemžēl, es baigi uz prezentēšanu nevaru, jo, es pat reiz esmu pie stūres, tā kā baigi nespēšu, bet es varu pastāstīt varbūt īsumā 2 minūtes garumā pieredzi. Vienvārds sakot, ko es jums varu pateikt, izmantojiet visu šīs iespējas, ko jums dod Erasmusi, lai cik tas varētu būt daudzveidīga informācija, brauciet uz visiem, ja ir iespējas un izmantojiet visu, ko jums dod. Jo katra šāda pieredze būs vērtīga nākotnē.
Ja tev vēl papildu jautājums tev, vai tu vari bišķi paskaidrot par to orientēšanās uzdevumu, kas mums bija? Nu, tiem, kam nav bijusi nekāda pieredze dabā orientēties, jā. Nē, pa lielam viss jau diezgan vienkārši. Orientēšanās. Uz kartes ir izlikti punkti, mums gan nebija iedoti kompasi, pēc kā mēs varam orientēties aptuveni uz kuru pusi skriet. Bet tur arī ceļš un reliefs bija ļoti pateicīgi orientēšanās ziņā, lai mēs zinātu virzienu. Un attiecīgi pēc tiem punktiem kartē ir jāizskrien un jāsameklē tāds specializēts orientēšanās karodziņš oranži baltā krāsā, un mums bija vēl papildu uzdevumi, kas katrā punktā ir jāizdara. Tad, tas arī īsumā viss. Orientēšanās, starp citu, ir ļoti forša. Dabas, spēle dabā iesaku arī izlocīt kājas. Latvijā ļoti daudz cilvēku orientējās. Pa visu Latviju tas notiek un Liepājas rajonā es pieņemu, ka arī ir veseli orientēšanās klubi. Tā kā, ja ir interesi, es domāju, ka tur nav problēma par to arī sameklēt jūs tuvākajā pilsētā. Jā, paldies. Bija labi. Tad varbūt arī vēl kādi pēdējie jautājumi klātesošiem? Es ceru, ka jūs bija pietiekami interesanti un saistoši. Arī daudz ko uzrunājāt par Kanārijas salu un bija īpaši par Tenerifes ekosistēmu un arī par mūsu aizraujošo Star Hikers jauniešu apmaiņas projektu. Tik tiešām prieks, ka jūs pieslēdzaties, veltījāt laiku šajā nodarbībā. Noteikti izmantojot iespēju, esat aktīvi ārpus skolas, kā arī iet uz programmas Erasmus Plus Latvijas mājaslapu jaunatnē.go un meklējiet iespējas un mēģiniet šādu veidu projektus atrast un izmantot un gūt jaunu pieredzi ne tikai neformālajā izglītībā, bet arī starpkultūru pieredzi. Tā kā oficiāli mēs slēdzam. Paldies visiem par uzmanību, paldies Kristeram, paldies Tomasam, Sandijam, Robertam, Kristeram un Keitajām. Paldies visiem, uz redzēšanos. Paldies jums! Paldies! Priecīgi! Atā! Visu labu! Jā.